Sveiki! Ilgā gaidīšana būs teju beigusies. Jau martā klajā nāks latviešu strēlniekiem veltītās grāmatas pret likteni stāvēdam pirmie 2 sējumi. Un visiem iepriekš parakstītājiem, protams, tiks ziņots, kur un kā šie sējumi būs saņemami. Savukārt visi pārējie, piedodiet, atvainojiet, varēs graust nagus, kost talkoņos un tā tālāk. Bet ne par to šoreiz runa. Kā jebkura nodarbe mums dod jaunas zināšanas, tā man ir bijis arī ar strēlnieku grāmatas sagatavošanu, kas ilga, teju ne 2 gadus. Un viena no zināšanu jomām ir tā, ka es esmu iepazinies ar ļoti daudziem īpašās kolekcionāru saimes pārstāvjiem. Tie ir cilvēki, kuriem viņu dzīve šķiet tāpatās pietiekami pelēka, lai viņi to padarītu krāsaināku ar šādu te aizrautību, kolekcionēt kaut ko. Latvijā viņu ir daudz, tūkstoši un tūkstoši un tūkstoši. Un paldies visiem tiem kolekcionāriem, kas strēlnieku grāmatas tapšanā padalījās ar mani ar savu kolekciju eksponātiem. Bez tiem šī grāmata noteikti nebūtu tāda. Un katra sējuma beigās šie cilvēki arī būs īpaši atzīmēti. Bet ja reiz ir tūkstoši cilvēku, tad pilnīgi noteikti mūsu Mentu Zaņķa un Vienotības Vēža valstī atradīsies arī cilvēki, kas iedomāsies, varētu kaut kā mēģināt uz viņiem iedzīvoties. Un ļoti zīmīgi, ka lai ar kuru kolekcionāru es runātu, bet agri vai vēlu, viņš man sāk stāstīt par to Mentu Zaņķa noziedzīgo patvaļu, ar ko viņi ir saskārušies. Un šodien es pastāstīšu par vienu atsevišķu šīs te Mentu Zaņķa patvaļas izpausmi, proti attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas pilnīgi saskaņā ar likumu neko nepārkāpjot, dodas pa 2. un 1. pasaules kara kauju vietām ar metāldetektoriem un lāpstām. Viņi lielā mērā dara svētīgu darbu. Šā gada janvārī pie Ložmetēja kalna tika apbedīti 10 latviešu strēlnieku mirstīgu atlieku, kuras bija atrastas tieši šādā veidā. Kā jau kauju vietās tiek atrastas visdažādākās lietas, attiecībā uz kurām varētu domāt, Latvijas likumi visu precīzi pasaka. Ja no mantas nevar šaut, ja to nevar šaut un tev nevar uzspridzināt, tad dariet ar šo mantu, ko gribat. It kā viss ļoti vienkārši. Taču Mentu Zaņķis un konkrēti tā pārstāvi, gan paši Mentu Zaņķa, tā saucamie policisti, gan eksperti, ko šie policisti izmanto, ir atraduši brīnišķīgu veidu, kā gan uzlabot savus darba rezultātus, gan arī savus materiālos apstākļus. Un proti, es esmu sīkāk iedziļinājies ar viena konkrēta cilvēka, sauksim viņu par Māri, kriminālu lietu materiāliem. Viņam tādas jau ir vesels bars. Patās šajās dienās viņam tiek izcelt apsūdzība par kārtējo. Un proti apsūdzība ir ļoti vienkārša, ka viņš maita noziedznieks tāds. Ir pie sevis glabājis lietas, ar kurām pretēji likuma normām, no kurām var šaut, kuras var šaut un kuras var uzspridzināt. Tad paskatīsimies šo te lietu uzskaitījumā, kas ir manā rīcībā, ko tad Mentu Zaņķis un tā eksperti uzskata par šaujamieročiem, patronām. Patrona ir lieta, kuru var izšaut no šaujamieroča, lai nebūtu pārpratumu. Izšauta patrona ir patrona šķaula.
Tās ir divas dažādas lietas, kā jūs saprotat. Un sprākstvielām. Tātad, kas ir tas, ko mentu zaņķis izņem, savāc no kolekcionāra? Tāpēc, ka tas lūk esot šaujamierocis, munīcija, sprākstviela. Tātad, citēju. Rūpnieciski izgatavots, sarūsējis, saliekts mašīnu pistoles PP šā stobrs ar stobra apvalku, kas pieskaitām pie šaujamieroču būtiskajām sastāvdaļām. Tas laikam bija Šveiks, kurš muļķojās, sakot, kā varētu smuki ar saliektu stroķi šaut ap stūri. Mentu zaņķim Latvijā tā ir realitāte. Tālāk rūpnieciski izgatavots, saliekts, sarūsējis ložmetējiem G34 stobrs, kas pieskaitāms pie šaujamieroču būtiskajām sastāvdaļām. Vēl viens sarūsējis, saliekts ložmetējiem G42 stobrs, sarūsējis, saliekts 6,62 Deķerovas sistēmas ložmetējas stobrs, stobra apvalks un stobra kārba. Tālāk. Vai jūs zināt, kas ir mīna un kas ir granāta? Pavisam vienkārši tātad, ja ir apvalks, kurā ir sabāstas iekšā sprākstvielas, un ir tāds vai cits palaidēji spridzinātāja mehānisms, tas nostrādā, iekšā esošā sprākstviela uzsprākst un šķembas aiziet pa gaisu un visiem ir slikti. Tad nu lūk, mentu zaņķis un tā eksperti par bīstamiem uzskata tātad divas Vācijā izgatavotas lādiņa korpusa daļas, divi rūpnieciski izgatavoti mīnas korpusi, viens Vācijā izgatavots rokas granātas korpus, rokas granātas RG42 korpus, kas ir, un tas viss ir pieskaitāms pie spridzināšanas iestājušu sastāvdaļā, un tāpēc tas ir bīstams. Dūmu granātas Naibelhandgranate 42 korpus, kas arī ir pieskaitāms mentu zaņķiem pie militārās munīcijas sastāvdaļā. Tas vēl nav viss. Vēl granātmetēja palaišanas ierīces stobrs. Kā jūs zināt, kad granātmetējs tiek izmantots vienreizējais, to var izmest. Tas vairs nav derīgs nekam. Tālāk, 75 gabalas Mauser patronu čaules, kas pieskaitāmas pie munīcijas sastāvdaļā. Viena patronas čaule, 5 patronas čaules, 17 gabalas dūmu patronu čaules. Arī tas vēl nav viss. 249 gabali patronu maketi pašizgatavoti. Izurbjot patronām čaules korpusā caurumu un izbarot šaujampulveri. Respektīvi, šaujampulvera patronā nav, bet vienalga tās satur vītņu stobra šaujamieroču munīcijas sastāvdaļas, lodi. Un tā tālāk, un tā tālāk. Jūs jautāsiet, kāda jēga? Nu, tas taču ir absurds. Nē, tas nav absurds. Divu iemeslu pēc. Kā jau es minēju, mentu zaņķis uzlabo savas darbības rādītājus, izmanto prokuratūras prokuroru ieinteresētību rezultātos un tik mauc šādas lietas uz tiesu. Un tas ir tikai viens aspekts. Ir vēl otrs iedzīvošanās aspekts. Es pirmās reizes neticēju, lasot ekspertu pēdiņās secinājumus, ka ir veikta ekspertīze visām šīm ierīcēm. Un ekspertīzes gaitā tās ir iznīcinātas. Respektīvi, ja jūs esat šo mantu īpašnieks, ne tikai jūs nekad nedabūsiet tās atpakaļ, bet arī nekāda atkārtot ekspertīze, lai pierādītu, ka pirmie eksperti ir noziedznieki un nelieši, nav iespējama. Jo ekspertīzes laikā stobrs, patrončaula un viss pārējais ir iznīcināts. Tā vismaz raksta eksperti. Tiesa ir kolekcionāri, kas apgalvo, ka ļoti daudz no šīm mantām pēc tam ir redzējuši tirdzniecībā melnajā tirgū. Bet tas taču ir mentu zaņķis. Visu labu!